Labdien visiem! Mani sauc Velta. Šodien mans video būs veltīts manai vecmāmiņai, jo mana vecmāmiņa bija liela rūpdarbniece, un man ir saglabājušies daži viņas darinātie darbi, kurus tad es vēlos arī šodien jums parādīt. Un tā, ļoti bieži adītāju dombiedru grupās tiek uzdot šis te jautājums, cik tad mums bija gadu, kad mēs iemācījāmies adīt, kurš cilvēks mums iemācīja adīt, un ļoti bieži atbildi ir, ka adīt mums iemācīja mūsu vecmāmiņas. Tieši vecmāmiņas, nevis mammas. Ar manīm arī tieši tā notika. Vecmāmiņa man iemācīja ļoti agri adīt. Es neatceros, cik man bija gadu. Katrā ziņā tad, kad es sāku iet skolā, es adīt jau pratu. Tātad šodien būs stāsts par manu vecmāmiņu Vilmu. Kā visiem cilvēkiem, man, protams, divas vecmāmiņas bija. Abas vecmāmiņas dzimušas Vidzemē, Vidzemes šajā dienvidu daļā. Vecmāmiņa Vilma, tātad dzimusi 1911. gada 20. jūnijā, dzimusi Katriņas pagastā. Katriņas pagasts agrāk Ulmaņa laikos bija pie Cēsu apriņķa, bet apmēram 1933. gadā Katriņas pagasts likvidēja un pievienoja pie Ērgļu pagasta. Tātad varam tā iedomāties, kur apmēram atrodas Katriņa. Apdzīvotā vieta arī tagad, protams, tāda ir. Tas ir apmēram kādi 20 km no Ērgļiem. Tātad mana vecmāmiņa dzimusi laukos, un kopš bērnības jau viņai esot paticis gan adīta, gan tamborēt, gan izšūta. Kurš iemācīja man vecmāmiņu to darīt, varbūt arī viņas vecmāmiņa, grūti to pateikt. Tātad dzīvoja viņa laukos tajā laikā, un man ir tiešām grūti iedomāties, kā toreiz, kad dzīvojot laukos, bija šis te fiziski smagais lauku darbs, elektrības tur viņiem nebija mājās, protams, un kā viņi atrada vispār laiku rokdarbiem, par to mēs varam tikai tagad tā, mums grūti vispār to iedomāties, kā tas varēja notikt. Acīm redzot, pie sveces gaismām sēdēja, iededzināja sveces, sēdēja, izšuva, adīja, tā tas arī notika. Tātad par adīšanu. Tātad 1957. gadā mana vecmāmiņa, diemžēl, ar vecstāvi izšķīrās, un vecmāmiņa atnāca dzīvot uz Rīgu. Viņa no laucinieces kļuva par rīdznieci. Es esmu dzimusi 1963. gadā, un tātad, cik es atceros savu vecmāmiņu, viņai vienmēr blakus bija brīvajā brīdī šis te adītlis, viņai bija tāds groziņš, un vienmēr, kad tur skatījāmies televizoru vakaros vai klausījāmies radio, viņi vienmēr sēdēja un adīja. Adījumi, diemžēl, man nav saglabājušies pilnīgi nekas, jo adījumi tomēr tie ir tādi praktiskākas lietas, kuras mēs tajos laikos arī valkājām, jo padomu laikos, daudzi jau mēs zinām, kad veikalos apģērba izvēle bija tāda, kāda bija, un tad sievietes adīja un šuva pašas, un tātad mana vecmāmiņa adīja pilnīgi visu. Mēs bijām, kā saka, apadīti no galvas līdz kājām, cepures, cimdi, bikses, tajos laikos mēs valkājām šīs te adītās tādas biezas vilnas bikses ziemā ārā, tās mums bija, protams, nodītas jakas, džemperi, pilnīgi visu viņa adīja. Pie kam viņa neadīja tā vienkārši tur labisku adījumu tikai. Tur vienmēr bija kaut kāds rakstīņš iadīts, vai tur mežģīņa adījums, vai kāda strīpiņa tur citā krāsā iadīta. Vienkārši tādu labisku adījumu viņa nekad neadīja. Zeķis, cimdi, tie arī vienmēr tur bija kāds rakstīņš iadīts. Viņi centās tā sakot, lai būtu tā krāsaināk viss izskatītos. No kādas dzīves tad adījām? Tātad, kā jau es teicu, mana otra vecmāmiņa dzīvoja laukos, viņai bija liela lauku saimniecība, daudz aitas viņa turēja, un agrāk bija tā, kad varēja nodot šo te aitu vilnu, tu nodevi, un atpakaļ saņēmi, nevis naudu, bet deva vilnas dziju atpakaļ. Un tad tā sanāca, ka šī te lauku vecmāmiņa šo te dziju, ko viņa bija saņēmusi apmaiņā pret šo aitas vilnu, atdeva Rīgas vecmāmiņai, un tad Rīgas vecmāmiņa mums arī adīja. Bet, protams, arī tā ir lauku dzīve, tātad šī 100% vilna, tomēr kodīga, un, protams, arī toreiz jau meklēja iespējas, kā nopirkt dzīvi, lai kaut ko tādu nedaudz smalkāk uzadītu. Un tajos laikos, 60. gadu beigas, 70. gadi, es atceros Rīgā, tagadējā Brīvības ielā, toreiz tā bija Ļeņina iela, pretīm
operetes teātri, es neatceros tagad, es nezinu, kas tur tagad atrodas, ja nemaldos kāds naktsklubs, man šķiet, ka naktsklubs. Pretējā ielas pusē bija tāds veikals prasmīgās rokas vai čaklās rokas, un tur, nu, tad mēs parasti braucām, tur varēja nopirkt dziju, tur bija tādi dziju tā kā atlikumi, tādi spoļu atlikumi, vai bija arī uz mašīnas sadīti tādi gabali, kurus vajadzēja ārdīt, un tur ļoti bieži varēja nopirkt dziju vai no kokvilnu, vai, nu, es nemācēšu pateikt, varbūt tas akrils bija, bet katrā ziņā ne šo te kodīgo vilnas dziju, tur varēja kaut kādas citas dzijas sastāvus nopirkt, un tad no šīm te dzijām jau tika darināti tādi, nu, tādi smalkāki džemperi mums, jo mēs jau vecmāmiņai bijām divas mazmeitas, viņa, protams, gribēja mūs arī tur, kā saka, pucēt, un tad no šīs te smalkākas tādas dzijas tika adīti tur džemperi mums tādi, lai būtu. Nu, jā, un no šīm te lauku dzijām tātad tika adītas zeķis, cimdi, cepuris, bet vecmāmiņā dija, bet viņa arī tamborēja un arī izšuva. Un saglabājušies, protams, adīju man vairāk nav, kā jau es teicu, bet šodien es jums vēlos parādīt vecmāmiņas vienu tamborēto galdautu, tamborētās tādas sedziņas un izšūtos galdautus. Un tā, darbu nav daudz, bet vispirms es parādīšu jums tādu vienu video, kur visi darbi būs redzami, un pēc tam jau pastāstīšu par katru darbu atsevišķi. Un tā aicinu noskatīties šo te īso video.
pirmais darbs, vecmāmiņas darinātais, ko jums parādīšu, ir tamborēts galdauts. Šo galdautu ļoti bieži varēja redzēt manos video, jo šo galdautu es tiešām lietoju joprojām. Un tātad galdauta izmērs bija, tā es katru darbu izmērs pierakstīju, tamborētam galdautam izmērs bija 1,20 m reiz, kā saka, 1,50 m. Tātad liels galdauts, tamborēts, ļoti skaists. Vietām tikai galdauts ir tāds, tādiem dzelteniem, tādiem tā kā, plankumiem nosmērēts. Šeit ir tāds arī nosmērēts ar kaut ko, kuru diemžēl nevar izmazgāt. Bet tas man ikdienā netraucē. Tā sakot, tas ir tāds vēstures laika zobs palicis šeit uz darba. Iespējams, ka tas ir kaut kas izlīs, ko tiešām nevar izmazgāt. Bet, kā jau teicu, man netraucē. Un galdautam ir arī šeit tāds iziris nedaudz. Jo šo galdautu es mazgāju tagad ar rokām, agrāk lika veļas mašīnā mazgāja, un acīm redzot, varbūt arī mazgājot ir kaut kā diegi pārauti. Esmu mēģinājis šo caurumu kaut kā aizlāpīt, aizšūt, bet, diemžēl, man nesanāk, un tāpēc šis caurumiņš galdautā man arī netraucē, tur var uzlikt kaut ko virsū un netraucē. Un tātad galdauts ir tamborēts šādi te tā kā kvadrātiņi. Sākts ir kvadrāta veidīgs, tāds taisnstūra veidīgs, kā es teicu, 1,20 m, 1,60 m. Tātad visticamāk sākts tamborēt no viena stūra, un tad vienkārši ir tamborēts šis te raksts. Un galdautam ir arī bārksts pēc tam kā to lai saka, pie tamborētas vai kā pareizi jāsaka. Darinātas bārkstis klāt, teiksim tā, jā. Tātad šis ir galdauts, kā jau es teicu, kuru es tiešām ikdienā arī lietoju. Tātad, kad apmēram varētu būt tamborēts, pēc manas mammas nostāstiem, tie varēja būt 17. gada sākums apmēram. Tātad, vismaz 50 gadi šim galdautam noteikti ir. Tas ir viens darbs. Tālāk būs vēl 2 galdauti. Un šis jau ir izšūts. Tātad šeit ir krustadūriens. Krustadūrienā izšūts šāds te puķes. Tātad šis galdauts šeit ir pa vidu vīle, ir sašūts kopā kokvilnas audums. Audums ir ļoti plāns, tā kā tāds plāns palaga audums. Es teikšu atklāt, man šķiet, ka uz tāda plāna auduma izšūt krustu dūrienu. Tas nav viegli krustu dūrienā izšūt. Šeit arī var redzēt, ka galdautā arī ir jau caurumi parādījušies, un arī šie te noceltējas audums ir. Šo galdautu es atceros, mamma uz galda vēl klāja, manuprāt, 80. gados. Tā kā, šie te visi darbi, galdauti, kas visi ir lietoti ikdienā, nav bijis tā, ka vecmāmiņa tur ir izšuvusi un skapļos tikai glabājies. Nē, tātad, var teikt, ka ir kalpojis, kodam arī šis galdauts ir. Tālāk, šim galdautam izmērs bija, man ir pierakstīts, šim bija 1,40 m reiz 1,60 m. Arī gana liels galdauts un diezgan, katrā malā tātad ir šis te izšuvums. Šeit ir tāds zaļš un rozā diegiem. Un parādīšu arī, kā tad izskatās no kreisās puses. Tātad šeit ir kreisā puse. Visi diegu gali arī ir noslēpti, nekādi mezgli un nekas nekur, kā saka, nav redzams. Akurāti viss no kreisās puses arī viss ir nostrādāts. Tālāk nākošais galdauts. Šī galdauta izmērs ir 1,30 m reiz 1,60 m.
Šeit jau ir audums tāds biezais audums. Uz šo, protams, ir vieglāk nedaudz izšūt, bet, nu, paskatieties, kāds grandiozs darbs šeit ir. Ir pa vidu tāds liels aplis ar, kas nu tās ir, rozītes laikam izšūtas. Un tad ar malām vēl rozes, un tad visapkārt vēl ir šeit tāds krusta dūrienā vienkārši tāda taisnas līnijas izšūtas. Šo galdautu arī mamma ir klājusi uz galda. Arī atceros, arī tā sakot, ir kalpojis godam. Šim galdautam gar malu ir pietamborētas tā kā mežģīna apkārta. Šeit, tā parādīšu tuvāk, šeit ir tamborēts šīta pirmā kārta un ir tā kā audumā pietamborēta klāta šīta mežģīnīte. Un tad jau tamborēts tālāk papli, apkārt nevis papli, un pašās beigās ir arī bārkstis. Bārkstis klāta. Nu, arī ļoti tāds smalks darbs, kur mana vecmāmiņa atrada laiku visām šai te izšūšanai, jo tas tik tiešām, nu, man liekas, adīt ir vieglāk nekā izšūt, ir tā vairāk jākoncentrējās, jo arī tad, kad vecmāmiņa atnāca uz Rīgu dzīvot, viņa arī strādāja fiziski smagu darbu. Viņa strādāja Agenskalna rajonā, tur, kur bija vecā televīzija, tur iepretīm atradās fabrika Meteors. Tur ražoja gumijas apavus, un viņa šādā kaitīgā darbā strādāja arī tur fiziski smagu darbu, un arī atrada laiku adīt pēc tam. Nu, jā, es saku, kā jau es teicu, var tiešām brīnot šo te darba tādu spēku viņai, kur viņa ir atradusi pēc darba vēl ar hobiju savu nodarboties, jo darbs ir bijis liels ieguldīts. Tātad šāds arī galdauts. Nu, šo galdautu es mājās uz savu galdu neesmu nekad klājusi, tikai šo te tamborēto galdautu, jo, nu, savā pilsētas dzīvokļa interjerā es īsti šādu te izšūtu galdautu neredzu, bet es ļoti ceru, ka pēc pāris gadiem man arī būs sava lauku māja, un tad es domāju, kad šie te izšūtie galdauti tur noteikti atradīs arī savu vietu. Svētku reizē es domāju, ka šāds te galdautam būs īstā vieta. Tātad šāds galdauts. Un tālāk ir viens ļoti liels darbs, kur es vispār nevaru parādīt kadrā. Tātad mēs vecmāmiņai bijām divas mazmeitas, un viņa abām mazmeitām mums tādu, tā kā, nu, kā lai tu saka, nu, netiksim, ka pūru darināja, pūras meitai pašai jādarina, bet vecmāmiņa mums bija, tā sakot, ar to domu, tad, kad mēs abas mazmeitas apprecēsimies, lai mums būtu gultas pārklājs katrai šāds te baltā krāsā. Tā, kā lai tagad parādu, šim te pārklāja izmērs ir 1,50 m plats un 2,80 m garš, tātad tā kā ar to domu, lai pārklātu gultai pāri un gar malām vēl, nu, būtu pārklāts, jā. Tātad šeit ir tamborētās mežģīnes. Tātad viņa ir notamborējusi mežģīnes, nu, tas ir vispār man šķiet ļoti smalks darbs. Notamborētas divas šādas te mežģīnes un piešūts klāt kokvilnas audums. Tātad šis ir gultas pārklājs šāds te. Un vienā malā gar malu ir vēl pietamborētas klāt vēl mežģīne. Tātad, ja tā mala, nu, kad pārklājam, ja tā mala, kas iet pāri gultai, tātad vēl ir arī, gar šo te malu ir arī vēl mežģīne piešūta. Nu, tā doma tā kā gulta, kad ir pie sienas stāv, tad vienu malu neredz, jā, šim te pārklājam, bet tā, kas iet pāri, tad šī te mežģīne vēl arī gar šo te malu ir pietamborēta. Nu, divas šādas segas tika notamborētas, tātad abām mazmeitām. Neesmu lietojusi nekad, nu, bet kā jau teicu, varbūt, ja būs lauku māja, tad šādu tamborētu, šādu te gultas pārklāju ar tamborētām mežģīnēm
varbūt kādreiz var arī pārklāt par gultu. Jā, liels darbs. Notamborēt šīs te mežģīnas. Šeit es skatījos, šeit mežģīnes ir piešūtas ar mašīnu. Jā. Arī visapkārt šī te vīla, kas ir nolocīta, arī viss ir ar mašīnu nošūca. Nu, tātad šāds te viens liels gultas pārklājs. Kā jau es teicu, ir tik liels, ka kadrā nevar nekādu parādīt. Un tad ir šīs te tamborētās apaļās sedziņas. Tātad 4 sedziņas pavisam man ir palikušas atmiņa no vecmāmiņas. Tātad sāk tamborēt no centra un tad pa apli tamborē. Tātad šeit arī ir ar kaut ko nosmērēts, kaut kas ir izlīse, kuru, diemžēl, nevarēja izmazgāt. Nu, šīs te apaļās sedziņas, es atceros, mana mamma arī 80. gados vēl uz plauktiņiem bija tātad pārsedze šo apaļo sedziņu, vai uz galda arī lika, virs galdautuvele. Tātad vienmēr virsū tur bija kāda vāzīte uzlikta vai kāda figūriņa uz šīm te apaļajām sedziņām. Tātad 2 šādas te sedziņas. Šeit arī tamborēts no centra sāk tamborēt. 2 šādas te mazās apaļās sedziņas arī. Tāda viena. Un te ir otra tāda sedziņa. Tātad 2 mazas apaļas tādas sedziņas vai salvetītes, nezinu, kā pareizi saucās. Vēl viena izšūtā sedziņa. Šāda te. Nu, šeit tātad arī ir puķes izšūtas. Šeit ir 3 dažādas krāsas. Jā, tātad zaļš, tāds lilīgs un dzeltens. Pie kam šie te diegi izskatās, ir tādi bijuši ar tādām krāsu pārējām. Šeit var redzēt. Tātad ir tāds gaišāks, gandrīz vai balts, un tad aiziet uz to tumšāko. Gar malu šeit arī ir piešūta mežģīna, bet šī mežģīna nav tamborēta, tas jau ir veiklā pirkta, jo, šeit izskatās tāda, ja, tā kā rūpnieciski ražota, bet piešūta pie šīs te salvetītes ir ar rokām. Tā, kreisā puse izskatās šādi. Tā, es nezinu, jūs redzēt kaut ko tagad, ko es rādu? Jā, var redzēt. Tātad kreisā puse šī ir. Tā. Nākošā. Nu, šis ir laikam, kā pareizi saucās, galda celiņš. Tā kā tāds garš galdautiņš, jā. Šeit gar malām ir izšūta caurā vīle, pie kam šī, manuprāt, ir dubultā caurā vīle, kad no abām pusēm tiek šūce. Nu, caurā vīle tas ir tātad, kad mēs izvalkam pāris diedziņus, jā, un tad gar malām izšujam. Man grūti tagad to pateikt, jā, es ļoti sena atpakaļ esmu šūst cauro vīli. Ļoti patika, jā, nu, man šķiet, ka šī skaitās dubultā. Jo no otras puses ir tātad šī te maliņa ir nolocīta arī un ir piešūta. Nu, arī ļoti tāds smalks darbs. Un šeit, nu, ir izšuvums ar lapju zīmēm. Es neesmu, protams, liels speciālists, es nezinu visas šīs te zīmes, jā, ko katra nozīmē, bet šis ir ugunskrusts. Un rozes. Ļoti skaisti, manuprāt, izskatās krāsas, neskatoties uz to, ka pats audums ir jau izbalējis, ne izbalējis, bet dzeltens jau tāds nodzeltējis, bet no šīs te krāsas tieši izšuvums ir saglabājies ļoti tāds, nu, spilgtās krāsās, tāds kvalitatīvi diegi, var redzēt, ir bijuši. Ļoti skaists. Jā. Tātad tāds arī tā kā galdas sedziņa. Tā, nākošais. Vēl 2 sedziņas ir.
Tātad šeit arī ir šāda te sedziņu, šī ir ļoti, ļoti nosmērējusies ar kaut ko nodzeltējas audumsa. Tātad šeit arī gar malu ir caurā vīle, arī šķiet, ka tā ir tā dubultā. Un šeit gar malu, šeit ir pakausa izšūca. Jā, pakaus, ir puķīti. Katrā tātad sedziņas stūrī ir izšūts šis te pakaviņš. Un šeit tāds, es nezinu, tāda zariņš ar lapiņām. Un tā pēdējais darbs, ko parādīšu, ir tāda ļoti praktiska lieta. Tā, jums tagad rāda šeit otrādi šo te vārdu. Šeit ir izšūts vārds veļturi. Veļturi. Nu, un tālāk jau var redzēt, kas tad ir veļturi, tie ir veļas knaģīši. Tātad tāda maza tā kā somiņa, jā, kur saliekam veļas knaģus un kaut kur varam. Šeit ir bijušas tā kā cilpiņas izskatās, ir bijušas piešūtas, tātad kaut kur tiek pakārts šāds te maisiņš ar veļas knaģīšiem. Nu, man šis te vārds ļoti patīk, jā, veļturi. Es nezinu, no kurienes mums sadzīvē ir iegājuši, nu, teikt veļas knaģi, jā, knaģi. Es nezinu, no kāds valodas tas ir, vācu valoda, manuprāt, tā nav, un krievu valoda arī nav, jā. Bet, nu, agrāk ir teikuši veļturi. Patiesībā ļoti tāds interesants un mīļš vārdiņš, veļturs. Tā. Tātad vēl šāds darbiņš. Jā, es atceros arī 70. gados, kad vecmāmiņa dzīvoja Rīgā, jā, viņiem bija dzīvoklis bez ērtībām. Nebija ne dušas, ne vannas, bet tur, kur dzīvoklī bija izlietne, tad pie izlietnes arī bija tāds izšūta tāda sienas, tāda tā kā sedziņa, tur bija divi tādi rūķi izšūti un bija šis te uzraksts, nāc mazgāties no ūdens, nebaidies. Es domāju, ka daudziem agrāk mājās bija tādas sedziņas ar šo te uzrakstu, jā, nāc mazgāties no ūdens, nebaidies, un arī vecmāmiņa bija izšuvusi. Arī, manuprāt, tāds ļoti tāds interesants dekors. Lauku mājā varētu būt arī mūsdienās šīs te izšūtās tādas sedziņas, ar tādam praktisku nozīmi, jā, tīri. Nu jā, nu tāds šodien bija mans stāsts par manas vecmāmiņas darinātajiem darbiem. Ceru, ka jums patika, ja patika, tad atzīmējiet to ar šo te īkšķīti. Un paldies, ja noskatījāties, un tiekamies jau kādu citu reizi.